Reizēm mums atnāk klienti un saka, vai ir iespējams Google meklētāju top pozīcijās būt gan ar maksas reklāmu, gan ar organiskiem rezultātiem. Un īsa atbilde ir jā, un to ir iespējams nodrošināt ļoti elementāri. Viena lieta, ka jūs sakārtojat SEO optimizāciju tieši atrodamību Google meklētājā, tur atslēgvārdu izpēte, uzlabotu struktūru, URL, uzrakstiet tekstus, tur pabūvē backlinkus, uzrakstiet bloga rakstus, un tad jūs jau parādieties organiski top pozīcijās. Bet āķis tajā, ka, protams, jūsu konkurenti, ko izdarīs gudrinieki, viņi nopirks maksas reklāmu un viņi ieņems augstāk virs jums to pozīciju. Skaidrs, ka ir klienti potenciāli, kas ignorēs reklāmu, viņi ies pāri, viņi ies uz organiskiem rezultātiem zemāk, un jūs tāpat saņemsiet šo apmeklētību, bet ir tādi cilvēki, kas nesaprot atšķirības starp SEO un adiem, maksas reklāmu. Tas, ko viņi darīs, vienkārši klikšķinās uz to, kas pirmais parādīsies. Līdz ar to jūs varat vienkārši palaist reklāmu un smuki sakonfigurēta maksas reklāma principā noklās to augšējo daļu tikai jūsu rezultātu. Klientam arī, piemēram, tur ventilāciju tīrīšana vai ventilācijas sistēma tīrīšana, neesot precīzi keywordu, viņiem pirmo pozīciju momentāli maksas reklāma paņem, un tad zemāko pozīciju, tā kā bišķi zemāk, pirmo pozīciju organiski, viņi paši paņem ar tieši to organiku. Līdz ar to caur šiem abiem kanāliem viņi noklājuši to pozīcijas, un pie viņiem nāk gan caur maksu, gan caur organiku. Un rezultātā viņi palielina iespēju, ka pie viņiem mājaslapā ienāks jauni klienti. Ja arī tu vēlies uzlabot atrodamību Google meklētājā savam biznesam, tad dodies uz e-commerce mājaslapu e-komercija.lv un pieskaries bezmaksas konsultācijai.